Mystery. All my life has been a mystery. You and I were never ever meant to be. That's why I call my love for you a mystery. Jūs jautājsiet, kāpēc es izskatos noraudājies? Tāpēc, kad es atradu beidzot kaut kur pazudušo humora sajūtu, un ja arī jums viņi ir pazudus, piemēram, vasaras sezonā, tad ziniet, nekas nav pazaudēts. Viņi var atgūt pateicoties karaliskajam anekdošu turnīram, kurš atgriežas LNT kanālā un atgriežas ar jaunu vadītāju. Bet gadus strādāju par kardioķirurgu. Es zinu, kāda izskatās sirds. Dodiet man to sapno plīšu dibeni. Klausies, mīļā, gaisma var palikt? Jā, var. Sveta nāc iekšā. Varbūt pamainam pozu? Runājošs baļķis! Ziemassvētki, būs karnevāls, visi dziedās un dejos. Aha. Nu, man būs brūns sandalis, brūns zeķes, brūns apenis, brūns kraknis, droši vien. Labi, džemperis, brūns. Brūna bereta, jā. Hāre? Es būšu kaka. Janīt, tad mēs tevi noliksim stūrī. Jā, es nolikšu stūrī un spīrtēšu. Un izbaišu mums visus svētkus. Opā. Apsveicam ar debiju, starpcīt. Vai, paldies. Paldies par ziediem. Es saņēmu. Paldies, es saņēmu pilnu grimētu ar ziediem. Starpcitu par to humoru izjūtu. Kā latviešiem ir un arī aktieriem ar to humoru izjūtu? Ļoti labāk, ļoti labāk. Vienmēr esmu brīnījies par to, ka cilvēki jautā, kāpēc latviešiem nav humora izjūtas. Neesmu novērojis. Tiešām neesmu novērojis. Paskaties uz Saimu, pārsmieties. No kurienes vienkāršāk nāk humors, kā tev šķiet, no TV ekrāna, no televizora vai, piemēram, tad, kad tu esi uz skatuves teātrī? Nu, ja tas personīgi man, tad man noteikti teātrī. Jo man ļoti ir nepieciešams kontakts, tiešs kontakts ar publiku, ka viņi ir uz vietas, ka viņi reaģē un man daudz labāk sajūta. Bet šeit ir publika un gandrīz dzīvajā. Gandrīz dzīvajā, līdz ar to sajūta laba. Ko tu, piemēram, dari tajā brīdī, kad tu jūti, kad joks nav aizgājis un jāizdara ir kaut kas tāds, lai skatītājs smietos? Jā, tad es šo klasisko... Nostrādā vienmēr? Nu, redzi, tu bišķiņ iesmējies. Nu, nebaigi. Es esmu vienkārši tajā iespaidā vēl no ieraksta un vēl jautājums par to, tev šķiet, kāds ir labāks joks, dabisks, ja tomēr tāds tas pats vien ir dabisks vai iestudēts vai dabisks, tas nav viens un tas pats? Tas nav viens un tas pats, bet ir liela māksla iestudēt joku pasniegt kā dabisku. Un ja to māk, tad ir ļoti labi, bet, protams, kad ir viskaistākais būt klāt tajā brīdī, kad tu redzi, ka tas joks tiešām tajā brīdī piedzimst un tu esi klāt lieciniekos tieši tajā brīdī, tas, protams, ir vissaldākais. Kāpēc cilvēkam ir jāsmējas bieži, skaļi un līdz asarām? Es dzirdēju kaut ko par vitamīniem, ka viņi tur kaut kur Aknu rajonā izstrādājās. Par aknām nezinu, es pieliku pats. Nu, kāpēc nepasmieties? Man liekas, ar to mēs atšķiramies no daudziem citiem planētas iedzīvotājiem, ar to, ka mēs varam pasmieties, un man liekas, ka šī iespēja, kas mums ir dota, jāizmanto maksimāli.